Šoreiz video parādīšu, kā man gāja pēdējās nakts medībās. Aizbraucu ar domu, ka līņus es nemedīšu, bet koncentrēšos uz līdekām un asariem. Pāris minūtes peldot, ieraudzīju savu pirmo līni, bet tā kā es biju apņēmies viņu nešaut, tad es vienkārši viņu nofilmēju, paskatījos, ko viņš tur īsti dara. Vakar gaitā es redzēju apmēram 20 līdekas, bet visas viena izmēra apmēram šādi kā video, tas ir 500 līdz 700 gramus un nekas lielāks. Asarīšiem naktīs patīk iekārtoties tādās ērtās vietās pie zālēm, vai arī kā šeit redzams tādā dūģu mākonī, pavisam komfortabli. Vienā no savām sērijām es biju atradis milzu karūs, un šoreiz man paveicās atkal un es ieraudzīju vēl vienu, būtībā es domāju tikpat lielu, bet viens no maniem kolēģiem medniekiem nomedīja, es teiktu, 3 reizes lielāku par šito. Viņu vispār izskatījās pēc karpas. Es vēl šeit mēģināju viņu noķert ar roku, bet tā nav jūras zivs, viņa nedosies rokās. Te izskatās, ka it kā tas būtu palielināts kadrs, bet tas nav. Līdzi bija ļoti mierīgs un atļāva arī sevi uzfilmēt. Salīdzinājumā ar citām reizēm ar zivīm bija diezgan pašoki, bet šeit man izdevās atrast vienu no saviem mērķiem. Šāviens nebija tas precīzākais, bet bulta turējās ok, tā kā viss kārtībā.
Paldies, ka skatījies un piesako man!